Labdien visi, kas dzimuši svara zīmē. Paskatīsimies, ko tarot kārtas iesaka jums septembra mēnesim. Kā labāk miedarboties ar ārpasauli. Svari šajā mēnesī būs ļoti apņēmīgi. Ļoti apņēmīgi savā profesionālajā jomā. Ar vajadzību izpausties, ar vajadzību citiem rādīt savas prasmes. Ja jums tāda vajadzība vēl nav radusies, tad sākiet pārdomāt, kas tad ir tas, kas jūs padara savādāku, interesantāku, pieprasītāku, vajadzīgāku, jo tāda vēlme būs vajadzība demonstrēt, rādīt, stāstīt, būt priekšgalā, būt iniciatoram, būt tādam, kuru citi apbrīno mazlietiņās, un tas jums ļoti labi izdosies, ja jūs būsiet pašpārliecināts par saviem spēkiem, par savām zināšanām un par savām prasmēm, kādas jums arī noteikti ļoti daudz un dažādas ir. Darbs. Nu, ko tam darba joma sola? Darba joma sola tādu bagātīgu būšanu lielā apritē, lielā kolektīvā, lielā uzņēmumā, tur, kur grozās lielas summas un liela nauda. Tātad šis ir mēnesis, kad iespējams būs kaut kāda finansu sadale vai algas pārskatīšana vai prēmiju piešķiršana, ļoti netipiski septembrim, un tomēr. Tātad šis mēnesis ir ar tādu vajadzību un prasmi iekļauties tajā lielajā mehānismā, kurā jūs esat savā profesionālajā izpausmē. Jo 10 pentakļu kārta saka, ka katrs ritentiņš dara savu darbu precīzi, kārtīgi, punktuāli, laicīgi, un tādā gadījumā viss mehānisms darbojas ārkārtīgi saskaņot. Ja? Un tieši šāda gaisotne ir gaidāma. Jūs būsiet daudzās lietās atkarīgs no tiem cilvēkiem, ar ko jūs sadarbojaties, no saviem darba kolēģiem vai klientiem vai pacientiem. Tātad ļoti daudz enerģijas, daudz darba, daudz sadarbības un iespējams, ka dažām labām svaru zīmes pārstāvjiem kaut kas darba jomā tā kā iet uz noslēgumu, tā kā beidzas, kam būtu jāpieliek punkts, kas, protams, nenozīmē tā kā tādu mīnusu, bet tādu kā atzīmēšanu, priecāšanos un pabeigšanu. Lūk, to es esmu paveicis tagad. Un privātā dzīve svaru zīmē. Privātā dzīvē diezgan daudz atšķirtības brīžu, ja? Tam nav nekāda negatīva noskaņa, un tomēr tā ir tā kā ilgošanās drīzāk pēc savu partneru gaidīšanas, lūkošanās kaut kur tālumā vēlmes satikties. Tas nozīmē tikai to, ka droši vien jūs abi divi ar partneri esat pietiekami ambiciozi šajā mēnesī, pietiekami pārliecināti par savām spējām, par saviem darbiem. Ja? Protams, ka tas var saistīties arī ar partnera prombūtni, ar partneri vai jūsu pašu aizbraukšanu uz ārzemēm, un tāda neliela atšķirtība jau tikai veicina attiecību stabilitāti. Tiem cilvēkiem, kas pašlaik meklē partnerību, šis laiks ir ar iespēju izvēlēties un paskatīties iespējams mazliet tālāk. Viens veids ir, ja jūs neesat sociālajos tīklos parādījies kā partnera, ka jūs esat iekārojams partneris, tad dariet to. Bet šī kārta varētu arī nozīmēt to, ka jums jāskatās mazliet tālāk, jāmeklē mazliet tālāk, ne tikai savā pilsētā, savā ciemā, savā rajonā. Iespējams, ka jums jāpaskatās ir krietnu gabaliņu citur, un iespējams, ka tas pat ir citautībnieks, ka tas ir cilvēks no ārzemēm, ar cilvēku no ārzemēm iespējams saraksts šajā mēnesī. Tā kā ļoti darbīgs laiks, bet tā kā šajā kārtī ir cipars 3, tas nozīmē, ka tādu galējo variantu vēl visdrīzāk jūs neatradīsiet. Un padoms.
Padoms ir novērtējiet pilnīgi visu, kas jums ir daudz, un baudiet savu darba augļus tagad, jo kad tad, ja ne tagad. Lai jums izdodas lielisks septembris, mīļie svari, un uz tikšanos nākamreiz!